Tavs Auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport, Goodyear un ProBro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes un jūsu auto ir tīrs. You have a way of making me sweat. Sveiciens Tavs Auto TV skatītājiem no Gēteborgas. Ja mēs sakām Zviedru auto marka, es varētu sadarīt, ka lielākajai daļai no jums prātā pirmais ienāks tieši Volvo, un tāpēc arī mēs esam šeit, Volvo dzimtenē un galvenajā mītnē Gēteborgā, kā jau minēju, lai būtu klāt brīdī, kad pasaules pirmizrādi piedzīvo šī ražotāja lolojums. Jaunākās paaudzes lielais SUVs XC90 un reizē arī tā elektriskais brālis Vīnis EX90. Šis ir jau otrais 100% elektroauto, kuru šis zviedru ražotājs šogad prezentējis saviem klientiem. Ja EX30 bija mazākais un arī gan lētākais Volvo modelis, EX90 neapšaubām ir lielākais un lepnākais šajā saimē. Tam ir 7 sēdvietas, visu riteņu piedziņa, ar vienu uzlādi pilsētas satiksmē, tas var veikt teju 750 km. Un tā elektromotora jauda atkarībā no versijas ir 408 vai 517 zirgspēku. EX30 was a new car for a new segment completely, so that's a bit where its uniqueness lies. Volvo EX30 bija pilnībā jauns modelis, kas paredzēts segmentam, kurā mums līdz šim nebija ko piedāvāt. Savā ziņā tas ir pat unikāls modelis. Savukārt EX90 gadījumā mēs saviem pircējiem, kur jau iepriekš izvēlējušies Volvo XC90, kā zināt, tas ir visnotaļ pieprasīts modelis, un ir gatavi autobūves elektrolaikmetam, piedāvājam automobīli, kur apkopotas pašas jaunākās e-auto iespējas, drošības tehnoloģijas, ilgtspējas risinājumi un moderns multimediju interfejs, lai maksimāli uzlabotu auto lietotāju pieredzi. But also in connectivity and user experience design is what the EX90 is serving for. Lai arī elektroflagmaņa EX90 nākšana klajā bija aizkavējusies programmatūras uzlabojumu dēļ, tad šogad tas ir jau nonācis uz konvejeru un, kā apgalvo ražotājs, tas būs gudrākais un arī drošākais auto, kādu Volvo jebkad ir radījis. We have that as a core value. It started already with our founders that made a very clear statement that cars are Pasažieru un vadītāju drošība ir mūsu pamatvērtība. Tā tas ir bijis jau no pašiem kompānijas pirmsākumiem. Automobīļus vada cilvēki, un mums ir svarīgi viņus pasargāt. Mums ir augstas ambīcijas šajā jomā. Jau 50 gadus mēs esam vākuši datus un informāciju no reāliem satiksmes negadījumiem un avārijām, apkopojuši un analizējuši tos, lai nākotnē izmantotu drošāku auto konstruēšanā. Mēs nevaram noliegt faktu, ka sēžoties pie auto stūres, mēs uzņemamies risku nonākt negadījumā. Mēs savainot sevi un apkārtējos, mēs nevaram to ignorēt, tāpat kā mēs to nedarām arī citās dzīves jomās. Iedomājieties, ja auto tiktu izdomāts tikai šodien, un jūs dotos pie valdības pārstāvjiem to certificēt, stāstot, ka esat izdomājis unikālu privātpersonu transportēšanas līdzekli, kurš saucas auto. Tas padarīs mūsu dzīves skaistākas, uzlabos ekonomisko stāvokli, uzlabos mobilitāti, bet katru gadu satiksmes negadījumos mirst 30 000 cilvēku. Šaubos, vai tas tagad ietu cauri, bet šobrīd, tas tā ir bijis vēsturiski, automobīls ir izņēmums, kuram pēc mūsu domām tādam nevajadzētu būt. Un ja cilvēks var radīt tehnoloģijas, kas samazina negadījumu skaitu, tas ir jādara. Un šai tehnoloģiskajai bāzai ir milzīgs nākotnes potenciāls. Pat ja ņemam XC90, jau šajā auto varat atrast tehnoloģijas un vadītāju asistentus, kuru nav teju vai nevienā citā auto. Ir grūti paredzēt nākotni, tādēļ sekojam līdzi tirgus tendencēm, vācam datus un analizējam tos, lai labāk izprastu cilvēku vajadzības. Is still unique in its appearance when it comes to safety. It has a lot of functionality that you don't find in many cars today or in no cars today. We need to listen to the customer. Mums ir jāklausa un jādzird, ko vēlas mūsu pircēji. Tieši tādēļ esam koncentrējušies uz dizainu, auto multimediju sistēmām un, protams, komfortu. Infotainment, comfort. Domāju, ka elektroautomobīļi šobrīd ir gana stabils trends. Tajā pašā laikā, kā Volvo, mēs vēlamies saglabāt balansu mūsu modeļu paletē, tādējādi piedāvājot plašāku izvēli mūsu klientiem. Gan tādiem, kuri jau ir gatavi elektroauto, gan arī konservatīvākiem cilvēkiem, kuri priekšroku dos hibrīdu dzinējiem. Šķiet, Volvo XC90 ar mums ir bijis vienmēr, lai arī tas klajā nāca vien pirms 22 gadiem, un šī sajūta norāda, ka šī auto lomu nevar novērtēt par zemu, ne tikai Latvijā.
Jo būtībā lielais Volvo džips aizsāk kompānijas ieiešanu SUV segmentā, kas, kā mēs zinām, ir kļuvis dominējošs auto tirgū. Un ar laiku šis modelis arī veicināja citu modeļu pārdošanas apjomu un visa zīmola atpazīstamību. Savā jaunākajā paaudzē XC90 ir ticis ne tikai pie uzlabota izskata, bet arī tehniskiem uzlabojumiem. Piemēram, jaunas balstiekārtas ar uzlabotiem amortizatoriem, kas spēj mehāniski pielāgoties pašreizējiem ceļa apstākļiem, lai optimizētu gan komfortu, gan stabilitāti, drošākai un mierīgākai braukšanai. Savukārt XC90 ar pneimatisko balstiekārtu var pazemināties par 20 mm vai paaugstināties par 40 mm. Vislielākās pārmaiņas atrodamas auto salonā, taču neskatoties uz moderno tehnoloģiju pārpilnību, XC90 kabīnē vēl joprojām valda šim zīmolam tik raksturīgais mājīgums. I think one of our Scandinavian design principles is it's light, it's an airiness, it's space. Domāju, ka daži no Skandināvijas dizaina pamatprincipiem ir vieglums, gaisīgums, plaša telpa, bet arī izmantoto materiālu kvalitāte, tāpat kā to tekstūra un tonalitāte, un kā tas viss tiek savienots, sabalansēts vajadzīgajās proporcijās. Tas nozīmē, ka mēs meklējam tādu arhitektūru, kas ir vienlaikus ļoti tīra un tomēr ar savu īpašo identitāti, lai tas viss palīdzētu organizēt automašīnas piedāvātās funkcijas. Un tas arī rada šo nomierinošo sajūtu, iesēžoties auto un sastopoties ar pirmajām šī dizaina iezīmēm. Vēlāk jūsu uzmanību piesaista virsmas un formas, arī pakalpojumi, kas izstrādāti ņemot vērā materiālus un to īpašības, kur lomu spēlē kontrasts starp materiālu maigumu un tehnisko precizitāti. Arī, protams, salona kopējais iekārtojums. Mums ir ļoti daudz tehnoloģiju, bet mēs nevēlamies vidi automašīnā un arī vadītāju pieredzi to dēļ padarīt trokšņainu. Vēlamies, lai viņu ieskauj mierīga vide, lai var koncentrēties uz ceļu, uz braukšanu. Stāsts ir par balansu starp fizikālo un digitālo, starp detaļām un mājīgu kopainu. Tāpat, kā jau minēju, svarīga ir materiālu kvalitāte uz lielākām virsmām un, protams, balanss starp funkciju un izskatu. Volvo neatkāpjas no savām iecerēm kļūt līdz 2030. gadam pilnībā elektriski, bet tikmēr iespējams XC90 ar saviem jaudīgajiem hibrīdmotoriem piesaistīs daļu no tā teikt nepārliecināto pircēju, kuri vēlas iespējams mērenāt pārēju uz elektrību, kā arī palikt pie labi pārbaudītām vērtībām sev zināmajā Volvo pasaulē. Tik tālu Tavs Auto TV no Gēteborgas Volvo pasaulē, bet mēs jau drīz tiksimies Latvijā. Paldies, ka skatījāties! You have a way of making me sweat when you walk in the room. My heart skips a beat. Tavs Auto TV atbalsta elektroauto uzlādes tīkls Eleport, Goodyear un ProBro Express automazgātavas. Tikai 96 sekundes un jūsu auto ir tīrs.